Beigas ir pienākušas, un otrā šī gada kārtējā domas sēde, lai gan ne šogad tā ir jau trešā, jo arī budžets tika pieņemts kārtējā. Domas sēdē ir noslēgusies, un mēs kā vienmēr atkal esam šeit, lai parunātu par svarīgākajiem šodien lemtajiem jautājumiem. Jā, kamēr, kā saka, vēl viss ir karsts un galvas ir saistīts ar šodienas lēmumiem, varbūt arī izstāstīsim to mūsu iedzīvotājiem, jo daudz lietas ir tādas, kas varbūt ir būtiskākas nekā dažās citos lēmumos, tādas konceptuālas, lielākas lietas, kuram varbūt arī pieskarsimies varbūt detalizētāk. Bet principā jāsaka jau, ka tā ir kārtējā domas sēde ar kārtējiem 70 darba kārtības jautājumiem, tātad neskatoties uz citām lietām, budžetu vispār jau ir administrācija strādājusi, ir sagatavot lēmumu projektu diezgan daudz. Un es domāju, arī nerunāsim droši vien tāpat kā parasti par tiem, kas ir saistīts ar tām lietām, kas ir jau regulāri, ko skatām par atsevināšanu, par dzīvokļu izīrēšanu vispārējais. Tur ir komitejas un komisijas, kas darbojās. Ja? Un to jau arī regulē īstenībā saistošie noteikumi. Jā, kurus mēs daudz ko arī ietekmēt nevaram. Vienīgais jau tad ir jāmaina saistošie noteikumi. Ja? Tieši tā, jā. Tā kā par galveno varbūt. Lielākā lieta jau šajā sēdē, protams, kad mums bija skolu tīkla sakārtošanas jautājumi, kur bija 6 lēmumu projekti, principā, bet arī pie šī jautājuma gribās teikt, ka tas nav aizvakardienas pilnmēnesis iespaidā pieņemts lēmums. Šis jau ir tiešām ilgstoši pētīts, vētīts un apzināts un diskutēts. Jo, ja mēs labi atceramies, tad pagājušā gada februāra sēdē mēs lēmām par Vānas un Zemītes skolu reorganizāciju jau tieši pirms gada. Jā, kurā emocijas ņēma virsroku? Tieši tā, tur mēs lēmumus nepieņēmām, jo nebija pietiekoši atbalsta tam visam. Un jau gada beigās pagājušā Vānē lēmumu pieņēma citi mūsu vietā. Jā. Tie bija Vānas iedzīvotāji un bērnu vecāki, kad skola no 1. janvāra šogad nav vairs. Viņa ir pie Zemītes sākuma skolas. Un arī tas, diemžēl, Zemītē situācija nav uzlabojusi, jo bērni tas skaits nav palielinājies pietiekošā daudzumā. Un līdz ar to šodien mums bija nevienkārši, bet tiešām faktos un datos balstīti lēmumi jāpieņem par Zemītes skolas posmu likvidāciju. Viņa tur paliek tikai pirmsskolas izglītības iestāde ar 3 sniegšanas vietām. Jā, principā jau visās vietās paliek pirmsskola. Tas ir vairāk skaidrs. Un samazināts dažās skolās šis līmenis, ko viņi sniedz līdz šim. Ja? Jā, samazinājums mums ir Jaunpilī, mums ir Cērē. Vidusskolas tātad šis te posms ir, tātad Cērē no 6 uz No 9 uz 6 ir palicis uz 6, no 1 līdz 6 palicis, pareizāk sakot. Jā. Sākuma skola paliek. Jā, sākuma skola un Zemītē mums ir pirmsskola, Sēmē mums ir dotajā momentā pēc lēmuma pirmās 3 klases, bija 4. Jā, bet tur stāsies spēkā lēmums tikai ar 25. gada 1. janvāri, jo 4. klasīte pabeigs arī vēl nākošo gadu. Tā kā arī tas pats ir par Jaunpili. Arī tur šī vidusskolas posms pabeigsies, un tikai tad viņa tiek slēgta. Likvidēta viņa teorētiski tiek ātrāk. Tas posms, bet tas posms tiek reāli slēgts ar 1. janvāri 25. ar 1. septembris atvainojos 25. gadā. Un vēl būtiski, ka mēs ceram arī pieņemot šo lēmumu, ka Enguras vidusskola spēs saņemties, un mēs neslēdzam tātad Enguras vidusskolas posmu, tātad vidusskolas daļu, un saglabājam viņu kā vidusskolu. Un saglabājam viņu kā saucamo pieejamības skolu. Tas ir tāds īpašs apzīmējums varbūt. Un īstenībā šajā sakarībā jau gribētu teikt arī to, ka ne tikai Engurei ir jāsaņemas un jādomā pie tā, kādas programmas un kādi ir apstākļi
un kādu papildus, varbūt pulciņu, interešu izglītību un tā tālāk, ar ko piesaistīt skolēnus vairāk. Tas pats ir jādara arī ar visām skolām, kas ir šobrīd novadā tā kā, palikušas, es gribētu jau to šobrīd tā teikt, jo šis plāns un šāds skolu tīkls, mēs negribētu vairs viņam ķerties klāt kādus gadus 5, 6 vismaz. Bet šajā gadījumā mums ir tiešām nepieciešama palīdzība no visiem līmeņiem, no visām pusēm, sākot ar iedzīvotājiem, izglītības pārvaldi, skolu administrāciju un darbiniekiem, pedagogiem, un, ja nepieciešams, arī no ministrijas puses, protams. Un, tikai kopā mēs varam tās skolas saglabāt. Šajā ziņā arī par Zemītes skolu varbūt bija arī viņa bija Kandavas novadā, un šodien Inga arī Priede, kas ir vietnieces, diezgan labas lietas izstāstīja par ko būtu jāakcentē, kas varētu būt šajā teritorijā, lai viņa nepalika tukša, lai tur būtu gan vasaras nometnes, varbūt cita zaļā skola un vēl dažas lietas ir. Žēl, ka tikai līdz šim tas nav darīts, ja, un mēs sasparojamies tikai tad, kad ir jau nonākuši līdz kādam līmenim, ka nav cita ceļa, kā samazināt šo te klašu skaitu. Ja, bet, tā kā šis ir diezgan tā, arī Jaunpilī tas pats, mēs saņemamies tikai tad, tagad mēs darīsim, tad, kad jau šis process ir aizgājis pa tālu. Šīs emocijas, protams, kad es saprotu arī cilvēks uz vietas, protams, kad arī viņi ir pieraduši pie tā, ka tā skoliņa šeit ir un viņai šeit ir jābūt tikai, pirms gadiem 15, ja piemēram, kad bija vēl lēmums par Jaunsātu skolas reorganizāciju jau tajā laikā, kad viņi tika pievienoti pie 2009. gadā jau, jā. Tad bērnu skaits tur bija pavisam cits, un tas bija vismaz 3 reizes vairāk nekā šobrīd. Ja, mēs nevaram skatīties to šobrīd tā, kad nav skola, nebūs bērnu. Nē, šobrīd ir otrādi. Bija skola, visu laiku bija šīs iespējas šiem bērniem gan uz vietas, gan piesaistīt klāt. Tas, ko šobrīd visi saka, dodiet laiku, ja, jo mēs tajās sarunās tiešām esam piedalījušies pēdējo 2 mēnešu laikā ļoti daudz un intensīvi. Sevišķi, man liekas, viss skolas ir sabraucis. Ja. Vienīgā vieta, kur es neaizbraucu, bija Jaunpils, tāpēc, kad domāju, ka tur likās, ka viss ir pareizi un viss ir kārtībā jau sākotnēji, jo 10. klasi jau viņi paši pagājuši gadu nebija atvēruši. Tāpēc, piedodiet, pie jums es neesmu bijis, varbūt nepareizi, bet tie argumenti visās vietās, principā tie viedokļi, es gribētu teikt, visās vietās bija vienlīdzīgi. Un ko vēl gribētu teikt, ka šobrīd mēs ejam uz priekšu ar to, ka ir jākārto ceļu tīkli. Jā, tātad nevar teikt, ka mēs esam tagad skolas tur saīsinājuši viņas jau un tā tālāk, un ka pašvaldība ir izdarījusi savu darbu. Nē, cienījamie iedzīvotāji, tikai tagad sāksies tas īstais darbs, lai mēs varētu tos procesus, kurus ir saistīti ar šo skolu reorganizāciju, realizēt. Ja, tad tu jau sāki skolu tīklus, ja, un arī skolu tīkls un ceļu tīkls. Jā, ceļu tīkls, tas pats, piemēram, ir tā baža par to, kur kāds konkrēts bērns varēs turpināt mācības. Tad es gribētu teikt, ka šobrīd speciālisti tiešām jau strādā pie tā, lai katram konkrētam bērnam, kam ir arī varbūt kādas īpašākas vajadzības, būtu vieta viņam piemērotā izglītības iestādē citur novadā. Un, ja būs arī tāda situācija, kad kaut kur novadu pierobežā nebūs uz mūsu puses tuvāk, bet būs blakus novadā, tad tas viss tiks risināts individuāli, katrs gadījums. Ja tā gadījumā nenotiek un jums šķiet, ka kaut kas nav pareizi, tad mēs vienmēr esam atvērti jautājumiem, atbildēm un radīsim risinājumu katram. Jo to mēs varam apsolīt, ka mēs darīsim, lai šīs lietas sakārtot, jo 2009. gads, es labi atceros, kad pirmā reforma faktiski notika, kad Tukuma novadam pirmos 10 pagastus pievienoja, arī jau bija diezgan liela tāda solīšanas procesi notika, visu sakārtosim, pagastu centrs savienosim ar asfaltētiem ceļiem un viss būs kārtībā. Negribētos kāpt uz otru atkal uz šiem pašiem grābekļiem, ka nav izdarīts, un tas būtu mūsu uzdevums ar valdību strādāt aktīvi. Protams, ja? Lai šīs satiksmes ministrija varam
izglītības ministrija ļoti koordinēti jāstrādā, lai šie jautājumi sakārtot. Jā, bet tas, kā es jau arī esmu minējis, mums šobrīd ar vienkāršu teikšanu mums vajag ceļus nepietiek. Mums ir vajadzīgi konkrētas lietas, konkrēts ceļš, ar ko tad mēs arī konkrēti, tas plāns ir jābūt ļoti strukturēts, ļoti konkrēts, lai mēs varam ļoti strukturēt un konkrēti arī runāt uz augšu, jo savādāk nekas vairāk par līdz šim paveikto runāšanu nebūs. Es domāju, ka mūsu deputāti to ir sapratuši, jo tāpēc arī šodien nebija emocijas, nebija garas runas par nākotnes, ko mēs izdarītu, ja tā nebūtu. Ja? Tā kā es domāju, ka deputāti ir gatavi arī turpmākam darbam. Šis jautājums ir daļēji loģisks risinājums tā, kā tam bija jābūt. Okay, jā, tas domāju, ir iesākums varam... visam tam jautājumam arī, ja, un tās turpinājumā darbības sekos. Šajā pašā sakarībā varbūt tās uzreiz varam pieskarties arī pie rīcību investīciju plāna, ja, kas īstenībā, manuprāt, ir arī ļoti saistīts, jo tas, ko mēs ierakstām šajā savā rīcības plānā vai investīciju attīstības plānā, tas jau arī norāda tos virzienus, uz kurieni mēs taisamies doties. Šobrīd, arī šodien mēs veicām grozījumus. Jā, viņi, protams, ir nepieciešami priekš tām lietām, kam ir aktuālie projekti. Es gribēju teikt, it kā mēs grozām pašlaik tādā stilā, kurā atveras Eiropas struktūrālie fondi, vai mēs esam nolēmuši ņemt kredītu kādai darbībai, kā piemēram Upīšu skolai, kā saka, rekonstrukcijā vai darbiem tur. Bet, principā, tiešām viņš ir saistīts ar šo skolu jautājumu un mūsu prioritāti dotā momentā pieņemot šo skolu lēmumus ir ļoti, ļoti būtiski attiecībā par to, ko mēs tālāk darām ar visā infrastruktūru, ja? Ceļi un vispārējais. Kas tad būs mūsu prioritāte vai nebūs? Tieši tā, un tas ir nākošais jautājums, kuram mēs arī noteikti ķersimies klāt un iziesim vēlreiz. Viņš ir jāaktualizē vēlreiz droši vien. Tieši tā, un katram punktiņam cauri, kas ir kur. Par to vēl varbūt tās, ja bišķi atgriežamies atpakaļ pie skolām, tad uz vietām varbūt tās, kad arī cilvēki jautā, kas notiks tajās skolu ēkās un tā tālāk, vai netiks pārdotas, kā piemēram, zemītnieki uztraucas, jo Grenči turpat blakus viņiem, viņi zina, kā tas izskatās. Tad, kā es jau īstenībā arī zemītē uz vietas teicu, mīļie cilvēki, šobrīd mēs esam pieņēmuši to lēmumu, kad skolas posms nav, bet pirmskolas izglītības iestāde paliek tajās pašās telpās, un šobrīd mums kopā ar vietējiem aktīvistiem, iedzīvotājiem būtu jāuztais, es teikšu, prāta vētra, ko šajās brīvajās telpās varbūt tās, kas ir tas, kas jums uz vietas ir nepieciešams, un ko darīt, jo nevaram mēs iedzīvināt telpas vai pateikt, jums te būs tas, ja nebūs aktivitāte. Ja? Protams. Tā kā tas ir arī jautājums, pie kura noteikti, kad turpmāk strādāsim, tāpat tās brauksim pie jums un runāsim. Ja jums ir idejas, tad arī nāciet pie mums, mēs jums uzklausīsim šīs idejas. Jā, garš posms, ko mēs izrunājamies, bet tiešām tas bija ļoti būtisks šie jautājumi par šīm skolām, bet varbūt bija emocijām bagāts arī pirms lēmumu pieņemšanas saistošos noteikums par Raudas pansionātu, un mēs tomēr vienojamies, ka šo jautājumu atliekam, kā neskatījām šodien, un tie bija gan par šiem 400 eiro, kas bija kādreiz līdzmaksājums no pašvaldības puses, jā. Viņš pašlaik eksistē, jo lēmums netika izmainīts tātad dotē momentā, un mūsu uzdevums ir vismaz mēnesis laika, un mums arī abiem droši vien aktīvi jāiesaistās un arī sociālai komitejas deputātiem, par to, lai sakārtot, kā tad īstenībā būtu, jo cilvēki faktiski arī nedaudz pārprata par to, ka atņemot šo 400 eiro domas līdzfinansējumu, beigsies atbalsts no pašvaldības puses. Nē. Jautājums ir nedaudz savādāks, ir šis te līdzfinansējums tiks izvērtēts, katram atsevišķi, kā ar daudziem jau tas tiek darīts, bet kas ir mūsu interesi tomēr savādāk? Neradīt tādu situāciju, kad ar šis finansējums, kas jāiegulda par šiem veciem ļaudiem ģimenes locekļiem, ka mēs radām vēl vienu maznodrošinātu kategoriju, kas blakus samaksājot Raudas finansējumu. Vairs nevar atļauties.
vairs nevar atļauties citas lietas, kā rezultātā viņš kļūst jau par sociālā dienas klientu šajā jomā, un viņš saņem pakalpojumu jau par komunāliem maksājumiem, daudzām citām lietām. Un tāpēc šeit ir daudz citu pašvaldību pieredzi apstāst, kā viņi dara, un ministra kabineta noteikumi, kā es jau esmu komitejā sēdē arī teicu, ir ļoti zemi līmeņi, kas paliek uz rokas cilvēkam, lai viņš varētu tālāk veikt pārējās lietas, kas ir nepieciešams pēc izvērtējuma. Un tāpēc šajā nākošajā mēnesī mēs aktīvi piestrādāsim pie tā, lai atrastu optimālo variantu, kad arī pašvaldība ir atbildīga par tiem cilvēkiem, maznodrošinātiem un veciem cilvēkiem. Tā ir, domāju, ka cilvēks ir strādājis visu mūžu un arī par to ir mums jārūpējās, jo viņš ir maksājis nodokļus. Un tas, ka ir maza pensija viņam, nav tikai viņa cilvēka problēma. Tā kā šis jautājums sarežģīts, bet viņš ir ļoti emocionāls bija. Kā tu teici, emocionāls, un īstenībā viņš ir divās daļās emocionāls. Viens ir tas, kad Raudas pārņemšana uz sarkano krustu. Arī tas izskanēja, kur mēs pat kā deputāti vēl nebijām, ne mēs to zinājām, kad tādas vispār runas ir, ne mēs bijām par to apspriedušies. Šobrīd īstenībā arī ir tas, ka tās sarkanais krusts mēģina vērtēt kaut ko, vai viņi vispār to var darīt, tā kā par to noņemam šīs emocijas. Es domāju, ka ļoti loģiski, ja mēs meklējam citus arī variantus, alternatīvas šādam te formai, kā pašvaldības varbūt, bet viens ir vairāk kā skaidrs, kas ir jāizdara. Nedrīkst pazemināties pakalpojumu kvalitāti, un tas jau ir būtiskākais. Tie pāris eiro, vai viens ir lētāks par 3 eiro, vai otrs ir dārgāks, es domāju, nav būtiskākais jautājums. Es domāju, ka šobrīd tā, kopumā skatoties, tā emocija ir jānoņem nos par to, ka tiek nodots sarkanajam krustam, jo mums tā vispār, ja mēs arī... Šādu lēmumu vēl nav bijis pat komitejās. Ja mēs vispār iesim uz to, ka viņu nodot no pašvaldības kādam citam, pirmkārt, mēs to nevaram nemaz tā vienkārši atdot kādam konkrētam. Protams, ir. Tas ir tāpat tās izies procedūra, tad būs iepirkums vai cena aptaujas. Tas viss ir daudz lielāks nekā mēs šobrīd nenotiks. Noteikti, to es varu apsolīt, ka nenotiks tā, kad atdosim vienkārši atslēgas vienā dienā kādam konkrētam uzņēmējam. Tas arī par Kandavu runā, jo tas pats par šo te nelielo sociālo centru, kas atrodas Kandavā. Ķiršielā, Pansī. Un tai pašā laikā mēs jau, kā tu teici, kad jāsāk strādāt, mēs jau esam uzdevuši uzdevumu arī pašlaik auditam iziet cauri, kāpēc tad mēs esam, pieņemsim, dārgāki ar šo pakalpojumu nekā tas izskanējusī cena, ko varētu kāds privātais nodrošināt, jo tur noteikti, kad ir kādas pozīcijas, ko mēs vēl varam samazināt, mēs tāpat jau esam sakārtojuši siltuma ūdens apgādes, māju apsaimniekošanas, kas jau no pansionāta ir nost. Arī tur īstenībā cilvēkiem... Teritorijas izņemam ārā, kas nav jākopja. Arī tur cilvēkiem šobrīd ir diezgan liels šoks par to, cik realitātē izmaksā tagad dzīvoklis Raudā, jo tas ir jāsaprot, ka pirms tam ir bijis, kad tomēr piedotē... Viņš bija kopīgā katlā un ļoti grūti pateikt, vai katrs samaksāja to, kas ir jāmaksā, šobrīd mēs redzam, ka īsti nē, jo iedzīvotāji paši zvana un saka par to, kad rēķini par apsaimniekošanu un par dzīvokli kā tādu ir strauji pieauguši. Un tiešām tur vēl gan ir tas aspekts, kad Raudas mājās ir ļoti lieli tie dzīvokļi visi, un ja tur dzīvo 90 kvadrātmetros viens bet nevar uz Raudas pansionāta iemītnieka rēķina uzturēt pārējo citu infrastruktūru, kas nav tieši saistīta. Tā kā šeit ir ļoti daudz prasās milzīgs izvērtējums. Tā atkal ir viena liela tēma, kuru nevar tā vienā dienā būs šādi un atrisināsim šitā. Tā kā tas arī tiks vērtēts un tiek strādāts jau pie tā, lai tuvākajā laikā rastu labāko iespējamo risinājumu. Vēl iedzīvotājs karošs jautājums būs tomēr atkal pie jūras tarifs. Bet es domāju, ka tur visiem ir jāsaprot, ka visā pasaulē ir nešķirotie atkritumi kļūst un ir arvien dārgāki, tātad mums ir jābūt
ar savādāku pieeju. Tātad pirmkārt ir šķirošana, ir tātad šie bioloģisko atkritumu nāk klāt, kas bija lielajās daudzdzīvokļu mājās, ja? Tātad lauku mājās un ciematos tā ir komposta un privātmājās arī pilsētās, ja? Bet dabas resursu nodokļu kāpums un šis te visi procesi sadārdzina, bet vienīgais ceļš, kā es saku, ir, lai izpildītu arī tos Eiropas nosacījumus par to, ka mēs nedrīkstam tik daudz apglabāt, ja, vai visu deponēt zemē iekšā, kā tas ir bijis. Protams, šīs cenas kāpjas. Tad panākums ir viens. Samazinot atkritumu daudzumu, ir vienīgais ceļš, kā samazināt iedzīvotāju maksu, vai vismaz saglabāt šo pastāvošo maksu, un tas ir arī par konteineru izmēriem, ja, ko mēs esam skatījuši. Jā, nu to es gribēju teikt, ka šomēnes tagad mēs pieņēmām lēmumu par to jauno tarifu, kas stāsies spēkā. Bet būs arī otrs solis, kā samazināt. Plānā bija, kad stāsies spēkā no 1. aprīļa. Diemžēl tā mēs nevarējām konkrētu datumu ierakstīt lēmumu projektā, tikai tāpēc, ka mēs esam sasaistīti tomēr kā vienā atkrituma apsaimniekošanas reģionā ar Talsu novadu, un mums ir jāsagaida viņu lēmums, un tad no tā brīža, kad Talsu būs pieņēmuši, mums viņš stāsies spēkā. Tā varbūt ir pozitīvā ziņa, kad tas nenotiks rīt. Jā, viņš nebūs ar aprīļa, bet tāpēc mēs arī neierakstījām datumu, bet viņš būs saistīts ar vienā. Bet tā galvenā doma ir tā, ka tiešām šobrīd mēs ejam uz to, kad ir vairāk jāšķiro, vairāk jādala nost tas, ko mēs varam savākt atsevišķi. Tā ir plastmasa un kartons jau sen, mums ir stiklu piedāvā jau atšķirot arī mājasaimniecībās, ne tikai zvanos, ja, kā saka, tajos šķirošanas laukumos. Tāpat šobrīd tulīt jau ir pieejams īstenībā, bet visticamāk, kad arvien vairāk sāks palikt aktuāli bioloģiski noārdāmie atkritumi. Un līdz ar to mēs arī strādājam pie saistošajiem noteikumiem par savākšanu kā tādu novadā. Un arī runājam par izvešanas biežumiem. Ja līdz šim mums ir noteikts, ka reizi mēnesī ir minimums, tad uz nākošo mēnesi mēs domē jau iesniegsim šo te lēmumu projektu par izmaiņām šajos saistošajos noteikumos, kur būs atrunāts, kas ir bioloģiski atkritumi, ko mēs kur varam likt. Un kā jau Juris pieskārās, kad privāti mājas varēs kompostēt daudzdzīvokļu mājas, mūsu novadā būs noteikts. Arī mēs to dzīvokļu skaitu noteicām. 10 dzīvokļi. Protams, ka gala lēmums būs domē, bet šobrīd tas piedāvājums būs tāds. Un arī izvešanas biežumi būs retāk, varēs retāk izvest šos atkritumus, ja mēs šķirojam. Mums līdz ar to mazāk veidojas nešķirot sadzīves atkritumi. Un, lai nebūtu tās runas, ka man izved pustukšu vai puspilnu optimists vai pesimists. Ja? Tad, lai mēs varam tomēr to grafiku arī sastādīt tādu, kas priekš mums ir atbilstoši. Tad mēs varētu pateikt, mēs strādājam pie tā, ka paaugstināties tarifam, mēs tomēr meklējam iespējas, kā cilvēkiem nebūtu vairāk jāmaksā, bet process, kādā veidā mēs varam to ierobežot. Tieši tā. Gan mērķi sasniedzot, gan summā, lai nepārsniedzot. Ja? Tās arī... Pārējās lietas, man liekas, bija ļoti tādas ikdienas jautājumi, kuri, man liekas, īpaši... Pieskārāmies domas sēdes beigās pie civilās aizsardzības plāna. Tas ir, protams, ka šobrīd ir īpaši pie šī brīža situācijas, kad ir dažādas runas dažādos līmeņos, tad, kā es saku, ja es zinu, ka stunda X nepienāks, bet ja gadījumā, tad es zinu, ka man ir jābūt punktā A, tad es daudz mierīgāk dzīvoju šobrīd ar to domu, ka, protams, viņi nepienāks. Ja? Iekšēji tā doma ir. Bet, ja es nezinu, kur man būtu jānonāk, tad es dzīvoju varbūt tās ar lielāku stresa līmeni. Un tas būtu tas, kas mums ir gan iestādēs, gan visur būtu. Tas ir tāds devijāds jautājums. Viens ir, ja tu zini, it kā tu esi mierīgāks, ja, bet no otras puses, ja visās vietās, es nerunāju pat par Tukumu novadu, es runāju pat par Eiropas un interneta vidi, YouTube un vispārējais, kurā ļoti lieli politiķi izsaka savus prognozes par attiecībā ar Krieviju, par iespējamiem kaut kādiem procesiem Eiropas vai NATO teritorijās, ja. Tāpēc es domāju, mums ir tiešām jābūt gataviem, cilvēkiem nevajag paniskot, bailjoties, bet tiešām
ar vēsu prātu izskatīties, ko mēs varam izdarīt. Tad ir tie paši daudzdzīvokļu mājas, kas ir pagrabi, kas kādreiz ir varbūt pārvērsti par tādām lietām, kuras tur ir, nav saistīts ar civilo aizsardzību. Nu, tiešām tās ir gan valsts kā lēmuma līmenī risināmās, gan arī pašiem mums apjaušams, jo tādas kā patvērsmes laikam jau ir. Bija kādreiz pie slimnīcas, bija kādreiz, tā teritorija apakšzemes, kas sen ir aizmirstas un viņas nav lietojamas droši vien, Bet es arī uzdevu šo jautājumu. Es domāju, ka mums deputātiem ir jāzina vairāk nedaudz tomēr nekā ierīnas cilvēkiem. Un ierīnas cilvēkiem vai iedzīvotājiem mums ir jāpasaka tas, lai viņi saprastu, ka mēs darām, mēs zinām, ko darām, un arī viņu drošību rūpējamies. Tas ir svarīgākais. Jā, un es domāju, ka arī tāda lieta, kā vienalga kaut kādas mācības iestādēs, tā ir ļoti vajadzīga lieta. Kaut vai neskatoties šī brīža draudos, bet dažādi citi līmeņi arī draudi, tie ir vētras, protams, visāds krusas un uguns. Mēs jau piedzīvojuši esam. Tieši tā, un tajā brīdī arī tas var nostrādāt, jo nesākas panika, ja mēs esam, jo īpaši, par ko es šobrīd, jo īpaši varbūt tās pievēršu uzmanību, tās ir skolas un bērnu dārzi, kur tie mazie bērni, lai viņi vienreiz izejot cauri, viņiem muskuļu atmiņa strādā ļoti labi, un viņi jau zinās, uz kuriem viņiem ir jādodas. Kā Gundars Važs teica, par to jautājumu tiek risināts, un es domāju, cik mēs no drošības visiem jautājumiem varam, tik mēs arī informēsim droši vien iedzīvotājus. Protams. Tad šī mēneša domas sēde ir noslēgusies. Tie mūsu svarīgākie jautājumi varbūt tās ir, tagad mēs arī par viņiem esam aprunājušies, bet var gadīties, ka tie, kas liekas mums svarīgi, citiem cilvēkiem ir nesvarīgi un atkal... Varbūt citi jautājumi ir vēl svarīgāki. Tieši tā, tāpēc mums būtu lūgums, kad dodiet atpakaļ mums kādu atsauksmi par to, vai mums šāda veida šos raidījumus ir jāturpina un ar kādiem jautājumiem, kas būtu tie jūsu interesējošie jautājumi. Un arī starplaikos, protams, jebkurā laikā mūsu kontakti ir visiem pieejami. Palūksim arī komentāru sadaļā ielikt saiti, kurā jūs varat uzdot jautājumus konkrēti mums ar Juri. Un nāciet pievienojieties. Izsakiet savu viedokli. Protams, tas nenozīmē, ka nav dome, kura ir jārisina par tiešo arī daudz citi jautājumi. Ja? Par to ne. Bet jo vairāk mēs kopīgi risināsim, jo ātrāk mēs pienāksim pie tiem risinājumiem, kādi prasīti un kas ir vajadzīgi. Ja? Tā kā nezinot jūsu visu vēlmes vai vajadzības, bieži vien mēs strādājam varbūt tukšgaidā citās lietās, kuri nav varbūt tik aktuāli, kā mēs uzskatām. Ja? Precīzi, tas ir tieši tāpatās, kā mūsu gadījumā, ja mēs uz augšu, uz ministrijām arī neteiksim ministrijai, kas mums ir vajadzīgs. Viņi domā, ka viss ir kārtībā. Un tieši tāpat tās ir mums šeit Tukuma domē, attiecībā pret kādām teritorijām, kuras mēs tiešām ikdienā neapmeklējam vai nezinām, kas citur ir nav iespējams visu. Tā kā gaidām no jums arī informāciju, lai varētu būt šī atgriezeniskā saite. Paldies un tiekamies nākamēnes!